Virzi, šodien liela diena. Mēs ejam uz mežu, lai parādītu jums mūsu jaunumus. Teo, Virzi. Ko mēs iesim skatīties? Rāda ceļu. Teo, nu lūk, kokā ir izrabts klasiskais 8 mm caurums, pa kuru sula tek šajā mazajā trubiņā. Un pa mazo trubiņu viņi savienojās ar lielo trubu. Mēs esam tagad pie lielās trubas, kur mazās trubiņas satek uz leju. Viss pamatā notiek uz gravitātes principu, kaut vai par 1% kritumu, lai sula tektu uz zemāko punktu. Un tā mazās trubas satek uz lielo trubu, un lielā truba lejā uz zemāko vietu mežā. Mēs esam zemākajā vietā mežā, un te arī stāv 1000 litru konteineri. Un te pa lielajām trubām sula satek pamazām no katra kociņa. Un šādi vākta sula, protams, ir ne tikai draudzīgākā mūsu mugurām, jo mums nav sula fiziski pašiem jānes ārā no meža, katra 20 litru kanna, bet arī sula pati ir tīrāka, jo viņa pat aizo no koka nokļūst slēgtā caurulē, kur līdz ar to ir mazākā saskarē ar kukaiņiem un dabas citiem elementiem, kā arī raugs lēnāk aktivizējās, viņam ir mazāk saskarē ar skābekli. Ir izurts 8 mm caurums kokā. Izmantojam kanādiešu tapas melnās 8 mm. Savienojams ar trubiņu. Truba tek tālāk uz lielo trubu. Ir izurts. Redz, kā viņš lēnām kustās.